Faktiski katrs uz šīs zemes, neatkarīgi no reliģiskās piederības vai tautības, saprot, ka notiek kāda spēcīga cīņa starp mums un pasauli, starp labo un ļauno. Milzīga cīņa starp gaismu un tumsu, patiesību un maldiem, apspiestību un brīvību, taisnību un nepatiesību un visbeidzot dzīvību un nāvi. Kāds ir šis stāsts aiz šī spilgtā paradoksa? Daudzas reliģijas, ieskaitot Bībeli, mums māca, ka aiz mūsu trīsdimensionālās fiziskās pasaules, ko mēs redzam, pastāv pavisam reāli garīga pasaule, kuru mēs neredzam. Šajā neredzamajā valstībā, kura mums ir visapkārt, notiek spēcīga cīņa starp augstāko taisnības varoni un galveno ļauno pretinieku. Lielākais jautājums ir, kuri ir galvenie spēlētāji un kā, kur un kad šī kosmiskā krīze sākās. Šis ir gadsimtu lielākais noslēpums un vispārsteidzošākais, patiesākais stāsts, kāds jebkad stāstīts. Šī krīze skar katru personu uz zemes. Jā, katru personu. Cilvēces vēsture ir pilna ar kariem. Ik viens ir pieredzējis konfliktu. Bet, lai saprastu ļaunuma izcēlesmi, mums jāceļo atpakaļ laikā, uz universa pašu pirmo karu. Jo šī kauja nenotika uz zemes. Pirms mūsu pasaule eksistēja, notika karš debesīs. Paši šie vārdi, karš debesīs, izklausās pēc pilnīga paradoksa. Mums tas ir gandrīz neiedomājami, ka varēja būt cīņas un nesaskaņas starp Dieva perfektajām būtnēm paradīzē. Kas varēja izraisīt šo dievišķo konfliktu? Labi, ka mums ir sena grāmata Bībele, kas sniedz pietiekami daudz faktu, lai mēs varētu salikt kopā šo pārsteidzošo pārskatu. Tas ir arī neticami maigs mīlas stāsts, kas vijas cauri gadsimtiem, personiski uzrunājot gan tevi, gan mani un ikvienu uz šīs pasaules. Mūsu stāsts sākas ļoti sen pašā universa galvaspilsētā, vietā, kuru sauc debesis, kura bija pilna ar eņģeļiem līdzīgām būtnēm, kuras guva prieku pildot Dieva gribu. Radītāji taisnīgajā un mīlošajā pārvaldē visas debesis izbaudīja laimes, eksistenci un perfektos svētības. Augstais debesu princis un eņģeļu valdnieks bija visu varenais un mīlošais Dieva dēls. Vairums viņu pazīst kā Jēzu, vārdā kāds tika viņam dots nākot uz zemi. Viņš bija vienā prātā ar Dievu tēvu. Debesis, kurās valdīja tēva, dēla un gara žēlastības likums, bija miera, prieka un brīnumu pildīta vieta. Lai izpildītu Dieva pavēles, trīsvienībai visapkārt bija okeāns ar neskaitāmiem kalpojošiem gariem, serafiem un ķerubiem, kas parasti zināmi arī kā eņģeļi. Šīs spēcīgās un intelektuālās būtnes par savu lielāko prieku uzskatīja visu varenā gribas pildīšanu. Bet Dievs vēl radīja kādu īpašu eņģeli,
lai tas kalpotu kā vadītājs visam debesu tronim. Bībele mums atklāja, ka viņa vārds bija Lucifers, kas nozīmē gaismas nesējs. Šis ķerubs bija visvarenākais no Dieva radītajām būtnēm un atradās vistuvāk Dieva tronim un bija debesu autoritāte tieši aiz Jēzus. Lucifera pienākums bija nest gaismu un zināšanas, kuras nāca no Dieva gribas visiem pārējiem eņģeļiem. Lucifers bija Dieva viskrāšņākā radītā būtne. Viņš bija neparasti skaists un apveltīts ar pārsteidzošām vadības un organizēšanas spējām. Pārējo eņģeļu starpā viņš bija ļoti apbrīnojams, cienīts un mīlēts kā draugs. Tomēr Dievs paredzēja postu, ko Lucifers grasījās ienest debesu valstībā. Tu pilnības paraugs, pilns gudrības un apveltīts ar visspilgtāko skaistumu, visi dārgakmeņi rotāja tavu tērpu. Tu biji svētīts ķerubs, kas sargā, es tevi biju iecēlis svētajā Dieva kalnā. Tu staigāji degošu akmeņu vidū. Nevainojams tu biji savos ceļos no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu, līdz kamēr tevi atrada noziegumu. Kad Lucifers sāka aptvert savu skaistumu un spēku, viņa sirds pamazām sāka mainīties. Viņš novērsās no Dieva un savu mīlestību vērsa uz sevi pašu. Kā un kāpēc šīs pretošanās sēkla sāk attīstīties viņa sirdī, mēs iespējams nekad pilnībā nesapratīsim, bet pravietis Jesaja sniedz ieskatu Lucifera domās. Kā tu esi kritis no debesīm, tu spožā zvaigzne, tu ausekļa dēls. Kā tu esi nogāzts pie zemes, tu, kas tautas locīja. Tu gan domāji savā prātā, es kāpšu debesīs un uzcelšu savu troni augstāk par Dieva zvaigznēm. Es uzkāpšu augstumos. Es būšu kā pats visu varenākais. Lucifers pamazām sāka iekārot Dieva varu, bet ne viņa raksturu. Kad Lucifers domāja par savām paša īpašajām spējām un skaistumu, viņa lepnums un sevis cildināšana pamazām pārņēma viņa domas. Šis aizvainojums un skaudība lika viņam pārkāpt Dieva svētos likumus un sacelties pret viņa pārvaldi. Mums nepieciešams apstāties, lai saprastu kādu lietu. No paša sākuma Dievs noteica fizikas likumus, lai valdītu pār materiālo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Bez šiem dabiskajiem likumiem universā būtu haoss. Tādā pašā veidā Dieva morālie likumi ir vienmēr nodrošinājuši drošību un stabilitāti visā universā. Daži tic, ka 10 baušļi neeksistēja, pirms Dievs tos nebija iedevis Mozum Sinai kalnā. Tomēr svētie raksti mums māca, ka Dieva likumu principi ir eksistējuši mūžīgi. Šie baušļi ir bijuši pamats debesu mīlestības karaļvalstī. Negrozāmi ir visi viņa baušļi, nodrošināti mūžīgi mūžam. Tie pamatoti uzticībā un godīgumā. 10 baušļi ir Dieva mīlestības rakstura kopsavilkums. Pirmie 4 baušļi apraksta, kāds ir Dievs, viņa spēks, viņa teritorija un autoritāte. Pārējie 6 apraksta, kāds ir Dievs, viņa godīgums, viņa nevainība, uzticīgums. Visi šie baušļi vienmēr ir bijuši patiesi un vienmēr tādi būs. Pirmo reizi mūžības vēsturē Lucifers sāka pārkāpt šos perfektos Dieva principus. Lucifers zināja, ja viņš gribētu iegūt Dieva varu un statusu, viņam vajadzētu atbalstu, tādēļ viņš ķērās pie darba. Viņš sāka viltīgi staigāt starp eņģeļiem un izplatīt šaubas un neusticību pret Dieva valstību. Tajā pašā laikā viņš izcēla savu nevainīgumu. Viņš apgalvoja, ka Dievs ļaunprātīgi izmantoja dievišķo spēku un ka viņa likumi aizliedz patiesu brīvību un laimi savām būtnēm. Ar saviem gudrajiem pamatojumiem un nepārspējami spēcīgo ietekmi Luciferam izdevās pārliecināt lielu skaitu eņģeļu, lai tie pievienojas viņa dumpim. Varbūt tu domā, kā tik daudz inteliģentu eņģeļu var iekrist šī krāpnieka varā? Neaizmirstiet, ka līdz šim brīdim neviens eņģelis nekad nebija dzirdējis melus. Šajā sacelšanās sākuma posmā eņģeļi neapzinājās, cik apsēsts Lucifers bija kļuvis, lai iegūtu Dieva vietu.
Viņi nezināja, ka viņš iedrošināsies vajāt un nogalināt paša Dieva dēlu pie krusta, lai sasniegtu savu troni. Savādi, bet Lucifers domāja, ka viņš varēs noslēpt no Dieva savus patiesos nolūkus. Bēdas tiem, kas savus nodomus apslēpj tā kunga priekšā, lai viņu darbi notiek tumsā un saka, neviens mūs neredz, neviens to nezina. Pat uz brīdi neiedomājieties, ka Lucifera dumpis pārsteidza Dievu nesagatavotu. Dievs zina visas lietas, pat viņa būtņu domas. Viņš ļoti labi zināja, kas notiek Lucifera prātā, un ar žēlsirdīgu mīlestību brīdināja savu eņģeli par briesmām. Tomēr lepnums un sevis mīlestība neļāva Luciferam nožēlot savu rīcību. Viņš izvēlējās atklāt savu dumpi pret Dievu, nevis pazemīgu paklausību. Daži aizdomāsies, vai tas nenozīmē, ka Dievs radīja nepilnīgu eņģeli? Nē, bet viņš radīja Luciferu ar izvēles brīvību. Redziet, izvēles brīvība ir brīnišķīga lieta, bet tā nes sev līdzi neiedomājumu risku, ieskaitot risku par dumpi un iespējamību, ka Dieva mīlestība varētu tikt noraidīta. Saprotiet, ieprogrammēta būtne nevar sasniegt mīlestību, un to nevar piespiest sniegt mīlestību, tai jābūt brīvprātīgi dotai. Piemēram, lai arī cik mīļš nebūtu šis robota suns, viņš mani nekad nevarēs patiesi mīlēt. Es varu izdarīt tā, lai izskatās, ka viņš mani mīl, taču tā būs vienkārši ieprogrammēto instrukciju atkārtošana. Tam nav izvēles. No otras puses, šis mazulis ir tiešām priecīgs mani redzēt. Viņš ir izvēlējies sniegt man savu pieķeršanos, un ar laiku mūsu attiecības augtu un kļūtu stiprākas, jo es viņu mīlu un rūpējos par viņu. Tādā pašā veidā mīlestības Dievs vēlas savu inteliģento būtņu patieso mīlestību. Un, lai tas tā notiktu, viņiem ir jābūt brīvai izvēlei. Lucifera dumpis ir vislielākais pierādījums tam, ka viņiem tiešām bija šī izvēle. Šobrīd svarīgākais jautājums ir, kā Dievs reaģēs uz šo krīzi? Kā viņš rīkosies ar Luciferu un miljoniem eņģeļu, kuri pievienojās viņa dumpim? Daudz domā par to, kādēļ Dievs uzreiz nepārtrauc šo sacelšanos. Galu galā viņš varēja vienkārši iznīcināt Luciferu ar zibens spērienu. Bet vai tas tiešām atrisinātu šo problēmu? Tieši pretēji. Tas tikai pastiprinātu šaubas un aizdomas, ko Lucifers bija sējis eņģeļu domās. Atcerieties, ka Lucifers vairāk kā jebkurš cits zināja Dieva iekšējās pārvaldes darbību. Viņa iznīcināšana izskatītos kā masīvs aizseks, un bailes no atriebības, nevis patiesa mīlestība, kļūtu par vienīgo iemeslu, lai kalpotu Dievam. Dievs savā gudrībā zināja, ka labākais veids, kā uzvarēt šo krīzi, bija ļaut tai ritēt savu gaitu. Tas būtu vienīgais veids, kā nodrošināt, ka ļaunais vairs nekad negūst virsroku. Lai auga abi kopā līdz pļaujas laikam, un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējam. Salasiet pa priekšu nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Līdzībā par nezāli un kviešiem Jēzus ilustrē, ka augšanas laiks ir nepieciešams, lai augs atklātu savu patieso dabu. Savā neizmērojamā izpratnē Dievs zināja, ka dodot laiku Luciferam atklāsies viņa īstais raksturs, un viņa rūgtais dumpja auglis būs redzams visiem. Līdz pat šim brīdim universa iedzīvotāji nepazina grēku, un pie kādām sekām tas noved. Bet tas mainītos, kad viņi ieraudzītu tā briesmīgi pašuznīcinošo dabu. Beigās Dieva gudrības un mīlestības vadība būtu uz mūžiem attaisnot un universs būtu drošībā. Kad Lucifers un viņa atbalstītāji atklāja savu sacelšanos, Dievs zināja, ka debesīs vairs nebūs miera, ja viņiem te atļaus palikt. Ir jānosprauž robeža, un dumpiniekiem jātop izraidītiem. Bet Lucifers un viņa atbalstītāji nekad labprātīgi vai mierīgi neaizietu no debesīm. Turpinājums tam bija karš.
Izcēlās karš debesīs. Miķelis ar saviem eņģeļiem sāka karot pret pūķi. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretīm, bet tie nespēja, un tiem vairs nebija vietas debesīs. Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāsts. Viņš tika nomests uz zemi, un līdz ar viņu tā eņģeļi. Bībele neatklāja tieši, kādi ieroči tika lietoti vai cik ilgi šis kosmiskais konflikts turpinājās. Taču tas bija karš, kuru neviena mirstīga acis nekad nav redzējusi. Atklāsmes grāmatā 12. nodaļā 4. pantā rakstīts, ka Lucifers un 1/3 dieva eņģeļu tika izdzīti no debesīm. Kas notiks tālāk? Lucifera pusē tagad bija miljoniem eņģeļu, bet viņam vajadzēja saprast, kā turpināt savu sacelšanos. Drīz, pavisam drīz viss universs sapratīs, cik sāpīga un dārga var būt grēka alga. Jo karš nebija beidzies, tas ir tikai sācies. Lucifers gaismas nesējs tagad kļuva par sātanu, pretinieku. Pēc kara debesīs Sātans un kritušie eņģeļi tika izraidīti no godības vietas. Kādu laiku velns un viņa dēmoni klejoja pa universu, neveiksmīgi meklējot pasaules, kas justu līdzi šim dumpim. Tai pašā laikā Dieva sirds sajuta tukšumu, kuru izraisīja Luciferu un eņģeļu zaudējums. Tēvs, Dēls un Svētais Gars atgriezās pie sava mīļākā darba, brīnišķīgā radīšanas darba. Viņi izlēma izveidot jaunu pasauli, pilnu ar neskaitāmām apbrīnojamām un daudzveidīgām būtnēm. Šī jaunā pasaule būs unikāla, jo tās galvenās būtnes būs radītas pēc Dieva līdzības. Un viņiem Dievs dos arī varu pār šo jauno planētu, kuru mēs zinām kā planētu Zeme. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Kāds lielisks skats to vērot. Dievs radīja pilnīgi jaunu pasauli, mūsu planētu, Zemi. Un ar katru brīnišķīgo radīšanas dienu kaut kas jauns un īpašs tika radīts. 3. dienā Dievs runāja un tika radīta skaista sulīga augu valsts. Augi visādās krāsās, formās un izmēros. 5. dienā pasaule tika piepildīta ar apbrīnojumiem eksotiskiem radījumiem, kuri varēja vai nu lidot debesīs, vai brīvi peldēt zilajos ūdeņos. Daži spēja darīt abas lietas. 6. dienā bija iepazīšanās ar lielu daudzumu sauszemes dzīvnieku. Sākot ar milzīgu ziloni līdz pat sīkam burundukam, ikvienam bija mājvieta uz jaunās planētas, kur dzīvot saskaņā ar pārējo radību. Un 6. dienā Dievs radīja cilvēku. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Un Dievs tas kungs dēstīja dārzu Ēdenē, austrumos. Tur viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis.
Cik gan liels gods ir būt radītam Dieva līdzībā, būt brīvi domājošai, spriest spējīgai būtnei. Pašā sākumā cilvēks nezināja, ka ir kails. Tas visticamāk bija tādēļ, ka cilvēks nepazina grēku un bija tērpts gaismas godībā. Dievs radīja Ādamam ideālu palīgu, viņa skaisto sievu, Ievu. Dzīvespriecīgais pāris dzīvoja krāšņā dārzā, kas bija nevainojami veidots, lai vairotu viņu laimi. Ādamam un Ievai un pārējām būtnēm uz zemes tika arī dota Dieva privilēģija radīt pēc sava izskata. Tas bija Dieva prāts, lai cilvēku rasa varētu palikt mūžīgi šajā perfektajā paradīzē. Mūžīgi, laimīgi un veselīgi viņi apstrādā augu valsti Dieva dārzā un izbauda pieķeršanos un sabiedrību ar visiem radījumiem, par kuriem viņi rūpējas. Vide, kādu to piedzīvoja mūsu pirmie vecāki, bija ievērojami citādāka nekā mūsdienās. Rozēm nebija ērkšķu, insekti nekoda un nedzēla, un lauvas un jēra dzīvoja mierīgi kopā. Bet cilvēku lielākā svētība bija tā, ka viņi dzīvoja ideālā harmonijā ar savu radītāju. Katru 7. dienu Ādams un Ieva atpūtās no sava patīkamā darba un baudīja svētlaimīgu vienotību ar ciemojošos radītāju. Tā bija lieliska un brīnišķīga pasaule. Šis laimīgais stāvoklis būtu turpinājies mūžīgi, ja vien mūsu pirmie vecāki būtu pierādījuši savu uzticību kādā vienkāršā pārbaudē. Bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Tādēļ, ka pretinieks samaitāja universu ar savu dumpi, Dievs redzēja vajadzību pēc vienkāršas mīlestības un uzticības pārbaudes. Atcerieties, ka labie eņģeļi bija tikko redzējuši, kā 3. daļa no viņa draugiem tika izraidīta no debesīm. Kā viņi varēja būt pārliecināti, ka šie jaunie cilvēki nepāries Lucifera pusē un neradīs vēl vairāk nepatikšanas? Tādēļ Dievs ēdenes dārzā izveidoja unikālu koku. Koku, kura augļus nedrīkstēja ēst, citādi viņi mirs. Šīs vienkāršās pārbaudas nokārtošana parādītu Ādama un Ievas uzticību Dievam un viņu vārda patiesumu. Pat vairāk, tas bija mīlestības pārbaudījums. Tāpēc Jēzus Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā teica, ja jūs mīlat, turat manas pavēles. Taču kāds cits arī uzzināja par šo uzticības pārbaudi, un viņš to izmantoja savā labā. Sātans bija ļoti greizsirdīgs uz laimīgajiem cilvēkiem, kuri tagad baudīja svētīgo dzīvi, kādu viņš bija pazaudējis. Viņu laimīgā eksistence bija krasā pretstatā ar viņu pašu. Viņš bija pilns ar vainas apziņu un grēka postu. Savās nežēlīgajās dusmās un aizvainojumā viņš nevēlējās atstāt nevainīgo pāri mierā, jo grēks vienmēr cenšas vilkt citus sev līdzi. Tā kādu dienu, kad Ieva veica savu patīkamo darbu, viņa bija viena un atradās ļoti tuvu aizliegtiem kokam. Tieši tad Sātans redzēja lielisku iespēju. Izmantojot hipnotizējošo čūsku kā starpnieku, kritušais eņģelis no koka uzrunāja Ievu un ievilināja viņu sarunā. Viņa pievilcīgajos vārdos bija uzmanīgs aprēķins, lai veicinātu Ievas neusticību Dievam. Tad čūska teica sievai: jūs mirt nemirsiet, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs zinādami labu un ļaunu. Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas ir jo tīkams acīm iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Par nelaimi, tāpēc, ka Ieva uzklausīja kārdinātāju vienmērīgo un maigo balsi, viņā radās šaubas par Dieva vārdu. Čūska pavedināja viņu ar solījumiem par spēcīgāku varu un gudrību.
un viņai tas likās valdzinoši. Un galu galā auglis acīm redzot deva čūskai spējas runāt. Kādas vēl citas spējas tas varētu viņai dot? Lai gan viņa tikko bija sastapusi čūsku, viņa uzticējās tās vārdiem, nevis Dieva vārdam, kurš bija viņas radītājs un uzturētājs. Un tā Ieva ēda aizliegto augli. Un pēc neilga laika pārliecināja savu vīru darīt to pašu. Ādams varēja izvēlēties palikt uzticīgs Dievam, bet viņš mīlestību pret savu sievu pacēla augstāk par mīlestību pret Dievu. Kad mūsu pirmie vecāki atdeva savu uzticību ienaidniekam, zemes vara tika nodota Sātanam. Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklausa? Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Šī pasaule kļuva par galveno kaujas lauku starp labo un ļauno. Un balva bija katra vīrieša un sievietes sirds. Tajā laikā Ādams un Ieva nesaprata, bet viens viņu neusticības un pārkāpuma brīdis pavēra ceļu 1000 gadu ilgām ciešanām miljoniem cilvēku. Tātad kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi ir grēkojuši. Mūsu pirmie vecāki drīz sāka saprast briesmīgās grēka sekas. Viņu svētajā stāvoklī Ādams un Ieva bija ietērpti godības drēbēs. Pēc grēkā krišanas šis dabiskais gaismas ietērps izgaisa, un viņi ievēroja savu kailumu. Kauns un bailes tagad aizvietoja prieku un mieru, un viņi sāka aizklāt savu kailumu ar lapām. Viņi arī atklāja, ka atrodas pastāvīgā vēlna ietekmē. Padodoties kārdinājumam, tika vājināts viņu raksturs, un Sātanam izdevās iegūt varu pār cilvēci. Cilvēki vairs nevar atvairīt Sātana kārdinājumus pašu spēkiem. Visbeidzot, briesmīgākais bija tas, ka viņi atradās draudoša nāves sprieduma priekšā. Dievs viņus brīdināja, ka nepaklausīšana nesīs nāvi. Viņi jau pieredzēja garīgo nāvi. Pēc cik ilga laika viņi cietīs arī no fiziskās nāves. No šī brīža viņu nākotne bija pilna ar tumsu un izmisumu. Un viņš izdzina cilvēku ārā, un viņš nolika uz austrumiem no Ēdenes dārza ķerubus un appus liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Tāpat kā grēks izraisīja kritušo eņģeļu izraidīšanu no debesīm, viņu nepaklausības dēļ, Ādams un Ieva tika izraidīti no viņu paradīzes mājām. Viss viņiem apkārt ātri mainījās. Cilvēks kļuva uzņēmīgs pret bēdām, slimībām un visbeidzot arī nāvi. Pat dzīvnieki un augļi bija inficēti ar šo šausmīgo lāstu. Uz kokiem un puķiem parādījās ērkšķi un daži. Dzīvnieki, kuri bija mierīgi, sāka nogalināt un iznīcināt viens otru. Tomēr vissliktākās sekas bija tās, ka grēks sadalīja cilvēci no Dieva. Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēpj viņa vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums. Radīšanā Ādamam un Ievai bija dots tas gods runāt ar eņģeļiem, pat ar Dieva dēlu vaigu vaigā. Bet Dievs ir tik ideāli tīrs un svēts, ka nekāds ļaunums nevar eksistēt viņa klātbūtnē. Kad pirmie cilvēki bija grēkojoši, Dievs novērs no viņiem savu svēto klātbūtni, lai tos aizsargātu. Grēks ir izdedzinājis caurumu cilvēka dvēselē, tādēļ viņš vairs nespēja redzēt garīgo dimensiju. No šī brīža tieša saskare ar debesīm kļuva ierobežota. Kad visi šie lāsti krita pār Ādamu un Ievu, Dieva sirds kļuva pilna ar maigu iejūtību. Likums, kuru viņi bija pārkāpuši, nevar tikt mainīts, lai viņus glābtu, jo tas tāpat kā Dievs ir svēts un nemainīgs. Dievs zināja, ka ir tikai viens veids, kā cilvēce var tikt glābta. Tādēļ Dievs atklāja savu plānu, kas dzimis no paša Dieva sirds, plāns, kā izglābt cilvēci no nāves soda un atjaunot visu, kas bija zaudēts grēka dēļ. Tas būtu pārsteidzošs mēģinājums visos tā dziļumos, iespējās un varā, bet tas bija plāns, kam bija vajadzīgs milzīgs upuris.
Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Svētie raksti vēstulē romiešiem 6.23 nepārprotami māca, ka grēka alga ir nāve. Pārkāpts likums prasīja grēcinieka dzīvību, un visā universā bija tikai viens, kurš varēja pretendēt kā cilvēces aizstāvis. Tikai pats radītājs varēja samaksāt savu radījumu parādu, uzņemoties viņu vainu. Un tā Jēzus Kristus, Dieva dēls, labprāt piekrita pamest debesu skaidrību, godību un drošību. Viņš nāca uz šo grēcīgo pamesto planētu, lai nomirtu cilvēka vietā par viņu uzvedību. Viņš piedzima kā nevainīgs, bezpalīdzīgs mazulis, piedzīvoja asaru un kaunpilnu dzīvi, un tomēr izdzīvojot ideālu un uzvaras pilnu dzīvi. Visbeidzot, viņš mira pazemojošā nāvē, lai būtu kritušās cilvēces aizstājējs. Caur viņa upuri brīnumainā kārtā cilvēcei tika piedāvāta vēl viena iespēja mūžīgai dzīvībai. Viņa asinis būtu kā izpirkšanas maksa visai pasaulē, kuru Sātans bija nolaupījis. Šis abrīnojamais izpirkšanas plāns bija simboliski attēlots dzīvnieku upurēšanas sistēmā, kuru Dievs ieviesa pēc cilvēka krišanas. Dievs brīdināja Ādamu un Ievu, ka viņi mirstajā dienā, kad apēdīs aizliegto augli. Tad kādēļ viņi palika dzīvi? Bībele mums vēsta, ka drīz pēc viņu grēkā krišanas Dievs viņiem deva apģērbu dzīvnieku ādas formā. Ir svarīgi pieminēt, ka Atklāsmes grāmata runā par Jēzu Kristu kā jēru, kuru nokāva no pasaules radīšanas. Tas norāda, ka jērs tika nokauts tajā pašā dienā, lai novērstu tūlītējo nāvi. Uzticoties šim upurim, viņu nāves spriedums tika simboliski pārnests no viņiem uz šo nevainīgo būtni. Jērs, protams, attēloja Jēzu Kristu. Tādā veidā tika sniegts cerības stars šķietami tumšā un bezcerīgā situācijā. Caur nožēlu un ticību un gaidāmā Mesijas asinīm ik viens cilvēks atkal var kļūt par Dieva bērnu. Bet neskatoties uz šo brīnišķīgo plānu, visā laika gaitā Sātans joprojām būs šīs pasaules valdnieks, un dzīve šeit nebūs viegla. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Daudz cilvēki brīnās, kāpēc mīlošais un visu varenais Dievs pieļauj skumjas un tik daudz ciešanu mūsu pasaulē. Bet pirmā Mūzes grāmatā ir skaidrs saprotams, ka Dievs nekad nebija mums paredzējis šīs dzīves sāpes un pārdzīvojumus. Kad Dievs radīja šo pasauli, tā bija brīnišķīga paradīze. Tas bija Ādama un Ievas grēks, kas deva Sātanam tiesības kontrolēt šo planētu. Ņemot vērā viņu traģisko izvēli, Velns un viņa palīgi ieguva varu mocīt un kārdināt cilvēkus, uzlikt tiem slimības, sāpes un ciešanas. Iespējams, labāks jautājums būtu, kādēļ Sātanam nav pilnīga vara pār cilvēci? Atbilde ir Jēzus Kristus. Jūs varbūt jau sapratāt, ka Jēzus nāve pie krusta deva mums katram iespēju izglābties. Bet patiesībā tā izdarīja vēl daudz vairāk. Kad glābējs piedāvāja savu dzīvību, lai izpirktu pasauli, tas ierobežoja Sātanu varu pār cilvēci. Sātans nevar piespiest mūsu gribu. Viņa spējas kaitēt mums ir ierobežotas. Kristus upuris mums sniedz pārbaudes laiku, kurā mēs paši varam redzēt atšķirību starp Dieva un Sātana valdību. Un tad mēs varam izlēmt, kuram gribam kalpot. Beigu beigās, pateicoties pašaizliedzīgajam Jēzus upurim, Sātana valstība ies bojā. Un kādu dienu pasaule tiks atgriezta cilvēkiem, vēl brīnišķīgāka nekā tā bija sākumā. Kad Ādams un Ieva sāka savas dzīves kā paradīzes trimdnieki, viņiem joprojām bija cerība. Dievs viņiem nodrošināja apģērbu no upurētu dzīvnieku ādām, lai apsegtu viņu kailumu, bet vissvarīgākais, viņš apsolīja Dieva jēra asinis, kas segs viņu grēkus. Ja viņi pieņems Kristu un nožēlos tos, paliek vēl liels jautājums. Vai cilvēki pieņems Dieva doto dāsno dāvanu?
Kā mēs izbēgsim tik dārgu pestīšanu nicinādami? Apbrīnojamais stāsts, kuru tikko dzirdējāt, ir patiess, un tas attiecas arī uz tevi. Tādēļ, ka Sātans vēlējās būt kā Dievs, un Ādams un Ieva neusticējās un nepaklausīja Dievam, mēs visi atrodamies bīstamā situācijā. No vienas puses, cilvēce ir saņēmusi milzīgu Dieva atbalstu un iespēju, lai atgūtu ēdenes mājas. No otras puses, ja mēs neizmantosim šo brīnišķīgo iespēju, mēs kļūsim Sātana vergi un uzreiz tiksim iznīcināti, kad Dievs attīrīs universu no grēka. Draugi, nav labāka laika, lai pieņemtu lēmumu par labu Jēzumu, kā tagad. Neviens no mums nezina, cik ilgi dzīvosim uz šīs planētas. Mūsu dzīves var beigties katru brīdi. Jēzus ir izrādījis lielu interesi par jūsu labklājību, un mīlestība pret jums mudināja viņu radīt glābšanas iespēju no gaidāmās iznīcības. Viņš tikai lūdz jūs pieņemt viņu un nožēlot savus grēkus. Caur Kristu tu vari saņemt piedošanu un iegūt jaunu sirdi, lai līdzinātos viņam savā raksturā. Ir arī bēdīgas ziņas. Sātans darbojas visos iespējamos veidos, lai neļautu tev pieņemt Dieva glābšanas dāvanu. Aizņemtība, naudas kāre vai arī aizraujošas izklaides. Viņš strādā, lai tu būtu aizņemts ar jebko, bet par visu svarīgāka ir tava mūžīgā glābšana. Šīs situācijas realitāte ir šāda. Ja tu neizvēlies Jēzu, tu automātiski izvēlies Sātanu. Kaut gan Ādama un Ievas briesmīgā izvēle izraisīja neskaitāmas nāves un bēdas, tev ir iespēja pieņemt labāku lēmumu. Dievs tev piedāvā mieru, kas apmierinās tavas dziļākās dvēseles ilgas, un prieku, kas tevi pacels pāri šīs pasaules pārbaudījumiem. Dieva sirds vēlākā vēlme ir, lai tu būtu izglābts un varētu būt ar viņu paradīzē. Vienīgais, kurš var tevi atturēt no debesīm, esi tu pats. Iedomājies, cik traģiski tas būtu, ja tu nevajadzīgi noraidītu šo vērtīgo dāvanu. Tu vari izvēlēties šodien pieņemt glābšanu, kuru Dievs tev ir apsolījis. Patiesībā, šajā brīdī tu vari pieņemt mūžīgo dzīvību caur Jēzu Kristu. Vai es varu tevi aicināt pievienoties man vienkāršā lūgšanā, pieņemt viņa brīnišķo piedāvājumu? Lūdzu, atkārto pēc manis. Mīļais debesu Tēvs, es nāku pie tevis un pazemīgi lūdzu tavu piedošanu. Kungs, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un esmu pārkāpis tavus svētos likumus. Es saprotu, ka sods par grēku ir nāve. Es ticu, ka Jēzus Kristus cieta un mira pie krusta, lai saņemtu sodu par visiem maniem grēkiem. Es ticu, ka Jēzus ir augšām cēlies un es pieņemu viņu kā savu personīgo glābēju. No šī brīža un turpmāk es atdodu tev savu sirdi un uzticu tev savu dzīvi. Lūdzu, piedod visus manus grēkus un sūti savu garu, lai tas palīdz darīt tavu gribu. Es pateicos par tavu lielo mīlestību un pieņemu tavu dāvanu mūžīgo dzīvību. Es lūdzu to visu Jēzus vārdā. Āmen.